Kas tu ir? Raudu paņēma līdā. Uz raudas makšķeri. Ej, tu ir. Kā tas iespējams? Pārkoda lauku. Tā tik ir cūceni. Ej, tu dirst. Tas bija nereālais video. Kā tas iespējams? Man paņēma uz raudas makšķeri mazā zivtiņa velku un viņu pakampa uzreiz līdāk. Kā tas ir iespējams? Tas bija murgs uz raudas makšķeri, jau otrais šovasar izvelku līdaku. Wow! Tas ir kaut kas unikāls. Uz raudas makšķeri mazo āķi un pārkoda aukulu. Un viņa to aukulu arī pārkoda, tā kā bija krastā viss. Reku, ne, vai pārplīs vienkārši. Tā ir cūcene, ka es viņu vispār dabūju. Cik ilgi es viņu tur mocīju, tas bija ārprāts, to tievu aukli. Līdaks makšķeri jau tur ir. Šitā jau ir raudas makšķerīte. Wow, tas ir. Nu, ko tu tagad teiksi? Nu, ko? Neies cauri šoreiz. Jābrauc mājā. Oi, opēdīgi. Kājas lapjas. Iebrida laikam pa dziļu ūdeni. Tas tik ir numurs. Kas tā notika? Man to auklu pārkoda vai nē? Vai kas notika? Kāpēc viņa? Nē, vienkārši atkabinājās. Svins arī nav. Svins, nē, nepārkoda. Aiz kurienes tev ir paņēmus, ka nepārkoda pat auklu? Šito mazo makšķerīti. Šitā jūtīgā makšķerīti. Es domāju, ka es velku monstru. Viņi taču jūtīgi, viņi taču nevar izvilkt, viņi taču ļoti mīksti. Sajūt, ka tev vēl nezinu ko. Ak, Dievs. No šitas bija. Fū, kājas slapjas. Visa žļerksta. Tu, tas bija numurs. Šitas bija numurs. Jā. Paņem raudiņu un es viņu velku. Un tas bija sekundi un mazāk. Uzreiz viņu pakāp līdaku to raudiņu, ko es vilku uz mani zārā. Velkot, ko es paņēmu līdaku. Tas bija vārds. Tā te pārējie neko nedara. Un es te ķeru vienā laidā tikai līdaks. Es esmu meistars. Visi. Vakariņas gatavs.
Vairāk nefilmēšu.